Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, ko šodien mums stāstīs kārtis, kādu informāciju mums būtu vērtīgi dzirdēt. Dzimta. Te ir teikts, jums dzimta dod enerģiju, bet arī no jūsu dzimtas ir kāda sieviete, vecmamma, mamma, varbūt, kas vēro jūsu veiksmi. Un tas ir brīdinājums. Tas jums ir brīdinājums. Tā jau ir, jums ir jāizvēlās, kādās enerģijās jūs esiet, lai jūs būtu līdzsvarā, lai nebūtu konfliktā ar sevi, vai arī tas jūs brīdina arī, tas atkarībā kādas jums attiecības ar dzimtu, no dzimtas. Tas nosvara, lai jums neietekmētu jūsu domas, lai neviens negatīvi neietekmētu jūsu domas. Jā, tas var būt pat no radiniekiem. Kad tāda ietekme var būt arī no radiniekiem, kad izturēsies, parādīs sevi kā labvēli, ja, bet patiesībā nebūs labvēlīgi. Ne pret jums. Jo ar jums tā kā sacenšās. Tāpēc nav patiesi nodomi, nolūki attiecībā pret jums. Tas ir tāds brīdinājums. Un tas sāks atspoguļot to, atspoguļosies jums tas, ko jums raidīs. Un jums līdz ar to jūsu cerības, jūsu sapņi, ja, būs bloks, aizatslēgas. Tas ir tāds brīdinājums, kas saistīts ar maģiju. Tā ir maģiska ietekme. Un atkal jums sāksies scenārijs no sākuma. Tas scenārijs uz riņķi. Kad liekas, kad jums jau ir paveicies, ir miers un līdzsvars sevī, ja? Bet, ja jūs sāksiet kontaktēties ar negatīvu cilvēku, ja? Diemžēl tas var būt arī pat jūsu radinieks, ja? Jums atkal tas scenārijs sāksies no sākuma. Kāpēc tā? Jo tā ir neauglība. Ja mēs sevi neesam nostiprinājuši, tad tas var kaitēt. Jo pret maģisku ietekmi tas ir svarīgi sevi nostiprināt.
aizsargāt. Cits ar talismaniem, cits ar dažādām praksēm, cits ar kā mēs savas vibrācijas paceļam. Un svarīgi ir stiprināt savu ķermeni, kaut vai fizisko slodzi, vingrošanu, ja, nodarboties tādā veidā, jā, attīrīties. Jo tā ir enerģija, tā ir jūsu enerģijas jaukšana. Jūs grib ietekmēt, un līdz ar to jūs neesat līdzsvarā. Lai jūs pats sev būtu valdnieks. Neviens nevarētu jūs ietekmēt, tas ir svarīgi. Jo, ja mēs savu ķermeni stiprināsim, savas vibrācijas pacelsim, mums mazāk būs vajadzīgi kaut kur blakus aizsardzība, tāda kā tie talismani, ja, vai kas mēs ar, vai sāls, ja, aizsargā, jo mēs ar to strādājam tik, kamēr mēs sevi stiprinam. Tik reizes, tik daudz, vai, piemēram, cits ar vasku attīrās praktiķi, kas nodarbojas, vai jāgriežas pie praktiķiem, lai savu enerģijas lauku attīrītu. Un tādā veidā tad jums ienāks šīs dzīves pārmaiņas iejoņos. Ja jūs būsiet pats sev noteicējs, dzīves noteicējs. Lūk, neviens jums neietekmēs no malas. Jā, citi strādā ar runām, kā jau teicu, talismani vai runas, kamēr mēs savu psiholoģisko stāvoklī stiprinam. Nekādas būtnes neietekmēs. Jā, būtnēm būs bezizēja, jo uz jums tas nedarbosies. Jo kāpēc otrs grib jūs kaut kādā veidā ietekmēt? Jo viņam pašam sevī ir konflikts. Un tas ir jāstrādā pašam ar sevi, bet cits to apzinās, cits to neapzinās. Jā, cits strādā ar sevi, cits vaino citus. Ir cik cilvēku, tik viedokļu. Jā, lai gūtu stabilitāti un aizsardzība, lai būtu nodrošināta jums kārtiņas brīdina pret kādu negatīvu ietekmi. Ir cilvēki, kas paši nav priecīgi un tad negrib, lai arī otrs priecājās. Vai ir greizsirdīgi. Ir jāmāk atšķirt savus cilvēkus no nelabvēliem. No skopiem. Kā skopiem? Jau, kad man tas jādāļā. Bet ir svarīgi, lai būtu enerģijas apmaiņa vienlīdzīga. Ja jūs dodat prieku vai ne, tad prieku arī pretī ar cieņu, ar sapratni, arī cilvēks izturās pret jums, ja jūs to prieku dāvājat otram. Ir jābūt appusējai enerģijas apmaiņai. Nevis, piemēram, ja draudzene uzzvanīs viņai, pietrūkā enerģijas, piezvanīs draudzenei, ja, domās, padarīs to dzīvi krāsaināku. Ja tas ir appusēji, tad tas ir labi, bet tas nedrīkst būt regulāri.
tā kā tas ir, tie saucās tie enerģētiskie vampīri. Šeit jums kārtiņas brīdina, kad jūsu rados ir cilvēks, kas ir enerģētiskais vampīrs. Kam nav zināšanu, sapratnes šādā jomā. Viņš vienkārši varbūt arī cits apzinās, cits neapzinās. Cits dara pēc sajūtām, viņam tā patīk un viņš tā dara. Bet jums ir jābūt zinošiem, kā ar tādiem cilvēkiem strādāt, darboties, pretlīdzekli gūt, lai jūs nejustos saskaroties ar tādiem cilvēkiem, lai nejustos slikti. Jā, tās ir dažādas, tad cilvēkiem tās ir dažādas atkarības. Visdažādākās, kuras viņi nekontrolē un tādēļ pret otru cilvēku negatīvi izturās, negatīvi ietekmē. Un tā jau ir mūsu izvēle, vai mēs komunicējam ar tādiem cilvēkiem vai nē. Kas mums būs svarīgi mūsu dzīvē. Šeit jums ir jāatrod informācija vajadzīgā priekš jums. Jā, jūs arī atradīsieties un attīrīsieties. Jo jūs jau saprotiet un ziniet, kas jums ir. Jūs esat draudzīgs cilvēks, labsirdīgs, uzticīgs, daudz ko saprotiet. Un mācēsiet dziedināties. Un ja jūs saprotat to, kā ar to strādāt, iespējams tie cilvēki arī jūt. Un tāpēc arī jūs meklē, kad jūsu klātbūtnē ir ļoti labi. Tik viņi nemāk sniegt arī tādu labestības devu, kā jūs to protiet. Jā, tā ir. Tās visas ir karmiskas situācijas jums. Lai atrastu veidu, kā attīrīt to jūsu karmu. Šīs situācijas bija dotas, lai jūs iemācītos ar tādām situācijām tikt galā. Un šeit ir, piemēram, arī sveču maģija. Varat izliet negatīvu ar svecēm. Dedzināt svecītes. Strādāt ar stihijām. Un dota izvēle. Uz kuru pusi jūs vērsīsieties, lai rastu savā dzīvē prieku. Jo, ja mēs būsim vairāk negatīvu cilvēku lokā, mēs paši nevaram tad izķepuroties un paši kļūsim tādi paši. Tādēļ mums jācenšas no tā iziet, iet pa prieka ceļu un labestības ceļu. Meklēt izeju no negatīvām emocijām, no sāncensības, no konkurentiem, kas cenšas konkurēt. Jo tāda konkurence nav vajadzīga. Katrs cilvēks ir pasaulē svarīgs. Un katrs ar kaut ko ir unikāls. Katrs ir vajadzīgs. Gan nabadzīgs, gan bagāts. Katram cilvēkam ir kaut kāda nozīme šajā dzīvē.
jo katram savs liktenis. Jā, uz savu laimi, cieņu vienam pret otru un nesēdēt būrītī, bet no tā iziet prast. Pārvarēt visas problēmas, kuras pēc tam vairs neliekas par problēmām. Aiz katrām problēmām kļūstam stiprāki. Un svarīgi ir tas, lai mēs saglabātu sirsnību, labestību savā dzīvē. Lai aiz tām problēmām, kas ir bijušas, lai nenocietinātos tā sirsniņa. Lai mēs paliktu paši, kādi mēs patiesībā esam piedzimuši, bijuši, kā bērni. Tad mēs arī sapratīsim, kādai jābūt mīlestībai. Un arī atradīsim to gudrību, kādai jābūt mīlestībai. Jā. Un tas, kas mūs sargā, mūsu gudrība, arī sargā. Tāds padoms no kārtiņām, ko mēs varētu vēl paskatīties, ātri varētu no šādā. Varbūt kaut kas ieteikums. Skatieties uz visu skaisto. Atbrīvojiet vietu, kas bijis pagātne, to atstājiet pagātnē, lai ir vieta jaunajam. Ejiet savu ceļu no sirds, kā jūtiet. Uzticieties, vienkārši uzticieties dzīvei. Un skatieties apkārt, kā tas zīmes dod. Un visu, kā jūtiet pēc savas intuīcijas, tad arī dariet to pēc savām domām. Neietekmējieties ne no viena, bet dariet tā, kā jūs gribat to darīt. Jums ir durvis atvērtas. Galvenais saprast, ko jūs patiesībā gribiet. Un, ja arī kaut kas nesanāk, ir svarīgi būt cītīgam to darīt, būt neatlaidīgam. Un ieteikums paceliet savu latiņu. Vienkārši iedomājieties vērtīgākus sapņus, ko jūs domājat, ka neizdarīsiet, bet patiesībā jūs to variet izdarīt. Jo jums ir iekšējais spēks.
un turpiniet to krāt. Jo, kā jau Kārtiņas teica, ja, aiz katras problēmas mēs kļūstam stiprāki. Lūk. Kādi padomi. Līdz citai reizei.